Pirms kāda laika raidījumā vēstījām par sievieti vārdā Natālija, kur bija nonākusi bezpalīdzīgā situācijā un bija nolēmusi sākt dzīvi mežā. Toreiz sieviete ar mūsu skatītājs un visas filmēšanas komandas palīdzību nonāca patversmē un darbu ar viņu uzsāka sociālais dienests. Mirklī, kad saņēmām ziņu, ka Natālija atkal ir nonākusi biķernieku mežā, steidzāmies noskaidrot, kādēļ gan mūsu glābšanas misija ir izgāzusies, un noskaidrojām, ka izrādās izdzīvotāji biķernieku mežā ir vairāk nekā mēs domājām. 4. studijas skatītāji noteikti atmin stāstu par nelaimē nonākušo Natāliju, kuru nama apsaimniekotājs izlika dēļ parādiem no mājokļa, un viņa nolēma dzīvot šeit biķernieku mežā. Un ko jūs darījāt lietus laikā? Tad zem koka var nostāties, vai nu zem šī, vai šī. Toreiz atbraukušai Rīgas pašvaldības policisti Natālijai skaidroja, ka sieviešu patvērsmē viņa varēs aprunāties ar sociālā dienesta darbinieku. Priecīgi, ka viņa ar visām mantām nonāks siltās telpās, sieviete dodas policistiem līdzi. Mēs bijām pārliecināti, ka Natālija beidzot ir nonākusi drošās rokās. Liels bija 4. studijas pārsteigums, kad ar mums sazinājās skatītāja, norādīdama, ka Natālija it kā ir atgriezusies biķernieku mežā, turklāt pauda bažas, ka ar sievieti kaut kas ir noticis, jo viņa izvairās no cilvēkiem. Es redzēju, ka te ir sieviešu apavi, vismaz kādi 6 pāri, pat tādas kā balles kurpītes, papēdīši. Tad te ir sieviešu mētelis, sieviešu drēbes, kādi 8 lietus sargi salikt apkārt. Un es tā spriedu, ka tādā pašā zilā jakā es iepriekšējā reizē redzēju jūsu raidījumā 4. studija Natāliju. Tā kā bija no rīta diezgan tumšs, tad es seju neatšķīru. Es sapratu, ka tas cilvēks ļoti vairās un tā kā, skriešas bēg, bet vispār stipri bēg projām. Mūsu skatītāji cilvēku mežā sastapusi agrā rīta stundā, laikā, kad dodas biķernieku meža takās pastaigā ar suni. Viņa pārzina pat vismazākās takas biķernieku meža biezoknī un atradusi tur arī migu, kuru gatavu mums arī parādīt. Vai tiešām Natālijai, kura tik ļoti priecīga par iespēju mitināties patversmē, būs noticis kas nelāks, un viņa būs atgriezusies mežā? Tas ir šokējoši, un es nezināju, ko izdarīt, vienīgi kā piezvanīt jums, jo jūs par to bijāt interesējušies. Man ir tāda sajūta, ka es pēc rīta pastaigas ar suni aizēju mājās, nosalus un iedzeru karstu tēju, un tad es visu dienu domāju par to cilvēku, kas tur dzīvo mežā. Man ir pilnīgi vainas sajūta, ka man ir siltas mājas un ēdiens un drēbes. Sarunas laikā esam nonākuši līdz migai, kurā vienīgais cilvēku patvērums no lietus un vējiem ir vairāki lietus sargi. Tajos patiešām sēž jauns cilvēks, bet tā nav Natālija. Mēs meklējam Natāliju. Jūs nezināt tādu, ja? Vīrietis stāsta, ka viņam ir 37 gadi, jau 2 gadus dzīvojot mežā. Pie rokas redzam alkohola pudeles un apģērbus, arī sieviešu kurpes. Tās esot sanesuši labi cilvēki. Uz mežu nācis dzīvot jau vecrīgā plosījies Kovids. Šeit vēl sievieti kaut kādā arī dzīvo. Jā. Šeit? Jā. Pie jums šeit? Jā. Un kā viņu sauc? Viņu sauc... Šī sieviete dzīvo? Jā, kopā ar mani, jā. Par vīrieti mežā informējam Rīgas domas labklājības departamentu, un situācijas risināšanā iesaistās galvaspilsētas patversmes mobilās brigādes darbinieki. Viņi parūpēsies par šo cilvēku. Patversmē nedrīkst lietot alkohola dzērienus, un personām, diemžēl, ir šīs atkarības problēmas, kādēļ viņi labprāt sevi pakļaut riskam, dažkārt arī apsaldēšanas tātad riskam, un izvēlas dzīvot tādās vietās, kas nav piemērota dzīvošanai. Un arī nereti tā ir tā problēma, ka pēc persona atsakās doties uz patvērsmi, jo jāievēro higienas prasības, jo cilvēks nedzīvo viens, bet kopā ar citām personām. Paši meži ir ļoti rets gadījums, bet pārsvarā ir dārza mājiņas vai kādas nosiltināta vietiņa, kur viņi dzīvo. Labdien! Viss kārtībā? Labs rīts! Labs rīts! Latvijas, krieviski, kā jūs labāk runājat? Amerikāna, Marakāla.
Mums ir lēnā garā jāiepazīstam viens otru, viņam jāpierod pie manis, un tad jau ar laiku var gadīties, ka kaut kas mainīsies. Parasti tas notiek tāpēc, ka personai dzīves situācija kritiskā, kad viņa vai nu zaudē kādu tuvinieku vai šķirās no ģimenes, kuras dēļ persona nav pratusi tik galā ar šo situāciju, ka iepriekš viņas vietā to darīja kāds cits, un tad, protams, ka persona nonāk zināmā mērā šī bezpalīdzīgā situācijā. Viņi sāk lietot alkoholu. Nebija šī arī kaut kādas atbalsta personas, teiksim, vai palīdzības, kuras sniegtu šo atbalstu šajā kritiskajā brīdī, lai novērstu jau tālākās sekas. Šeit paliksiet, ja? Jā, pagaidām, jā. Labi. Teicu, kādu citu dienu pie jums atnākšu. Jā. Veiksmīgu dienu jums! Rīgas pašvaldības policisti gadu galvaspilsētas patvērsmēs nogādā 5000 cilvēku. Tik daudz, cik dzīvo kādā no Latvijas pagastiem. Šeit tā galvenā problēma ir tāda, ka meža vidū policija ikdienā nepatrulē. Līdz ar to mēs arī nevaram tā ikdienā paši spēkiem konstatēt šos pārkāpumus. Tādēļ ir būtiski, lai mūsu iedzīvotāji ziņo. Tā lielākā skāde, ko šādā gadījumā viņi nodara, ir tas, ka vienkārši tur uzkrājas atkritumi, un tad, kad viņi tur pārstāj dzīvot, tad tas viss arī tur paliek. Pat labāk Rīgas patvērsmēs dzīvojošajām personām ir nepieciešams vīriešu apģērbs un apavi ziemai. Tos var nogādāt Rīgas patvērsmē Maskavas ielā 208, kā arī dienas centrā bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātajām personām Katoļu ielā 57. Tikmēr Natālija, par kuru bija uztraukusies mūsu skatītāji, ir nonākusi gādīgās rokās un turpina apgūt prasmes, lai sakārtotu savu dzīvi un neatgrieztos biķernieku mežā. Šī sieviete ir siltumā un drošībā. Inese Supe, Mārtiņš Avots, Pēters Barkēvičs, 4. studija.